Sveiki! Kā jau varbūt zināt, kad uz 2 nedēļām ierados Latvijā, mēģināju klātienē novadīt savu semināru. Tas izgāzās. Nekad jau īsti nevar paredzēt lietu iznākumu, kamēr nepamēģina. Diemžēl cilvēki izlasīja man video virsrakstu, kas bija kā 3-kāršot savu vienas nakts sakaru apjomu un bija tik nobaidīti ar tālāko iespējamo saturu, ka sāka veidot pieņēmumus tā vietā, lai paši izvērtētu, ko tad īsti es tajā seminārā stāstu. Kad Rīgā kopā ar savu draudzeni Kimu gāja atpūsties uz dažādām vietām, mums klāt nāca cilvēki, kas pauda savu viedokli un pieņēmumus, kā piemēram, kāpēc tu stāsti par vienas nakts sakariem, nevienam to nav, vai arī tavs seminārs ir sviests, tās lietas nestrādā, vai arī kas tu vispār par cilvēku, ka tādus pasniedz. Te gan jāpiebilst, ka šo viedokļu paudējs bija sievietes. Arī dažādi žurnālu redaktoras, blogu īpašnieces un žurnālists, kas par mani rakstīja ar visai rūgtu pieskaņu, bija sievietes. Par cik viņu starpā ir sievietes, ar ko man bijušas tāda veida attiecības, es nemaz nenobrīnījos, ka viņas nevēlas, lai mani semināri vispār notiktu, un lai tajos stāstītu par līdzīgām metodēm, kā es viņas esmu savaldzinājis, vai pat vairāk, seminārā uzpeldētu viņu vārdi. Šī visa sakarā var vien bilst, ka savā seminārā runāja par visu ko, ne tikai par seksu. Jā, varbūt tā ir mana vaina, ka uzliktam visam tik skaļu nosaukumu, kuru pēc tam viņas atļāvās pārfrāzēt uz kniepšanās semināriem un kā dabūt 3 meitenes vienā naktī, taču tam visam ir daudz dziļāka jēga. Es dalos noderīgos padomos par randiņiem, par baiļu pārvarēšanu no sarunu uzsākšanas un sieviešu valdzināšanu, jā. Bet pats galvenais, manās apmācībās es viņiem palīdzu pilnveidoties un iegūt tevi vai apskaužanu pašpārliecinātību komunikācijā ne tikai ar sievietēm, bet arī darba devējiem. Un, satiekot savu īsto meiteni, viņi neminstinoties zinās, ko iesākt, lai uzsāktu ne tikai pārliecinošu un jautru sarunu, bet arī lielisks ilgtermiņa attiecības. Es jūs izaicināju pamēģināt kaut ko, ko citi nosauc par tabū, nebijuši pieredzi Latvijā un tā tālāk. Cilvēki bija tik norūpējušies par to, ka citi viņus varētu ieraudzīt, apmeklējam manu semināru, ka žurnālisti, kas stāvēja ārā, man pavēstīja, ka redzēja, ieeja tuvojamies džeku grupas, kas ieraudzījuši fotogrāfus, aši pagriezās un soļoja atpakaļ. Šis sociālais eksperiments parādīja, ka mūsu džeki nav gatavi apmeklēt šādas apmācības klātienē, lai arī interese bija visai liela, pat ļoti liela. Esmu saņēmis daudzas vēstules šajā sakarā, šeit ir viena no tām. Sveiks! Rakstu saistībā ar semināriem 11. un 13. jūlijā. Runājot godīgi, esmu ieintriģēts, izklausās tiešām vilinoši. Neesmu vienīgais ar šādu problēmu, tāpēc rakstu vairāk cilvēku vārdā. Uz Rīgu tikt ir visai sarežģīti, kā arī no darba atprasīties ir visnotaļ problemātiski. Tāpēc, vai nav iespējams šo semināru ierakstīt un pēcāk iegādāties internetā? Jāpiekrīt, kas jauns LV rakstītājiem, ka vairumam ir neērti saskrieties ar pazīstamiem cilvēkiem semināru norises vietā. Labprāt dzirdētu jūsu viedokli par šādu iespēju. Vēstules beigas. Tā kā es saprotu jūsu rūpes par privātumu un tāpēc es ielūdzu džekus apmeklēt manu mājaslapu www.mix.lv privāti no savām mājām un portatīvajām ierīcēm. Nekādu kameru, nekādu žurnālistu, nekādu nosodījumu. Tikai un vienīgi bezmaksas padomu un saturs, kas palīdzēs puisim izcelties viņas acīs citu vīriešu vidū, kļūt par lielisku sarunu biedru un 3-kāršot tos pašus vienas nakts sakarus, ja viņš to vēlēsies. Un, dārgās dāmas, neuztraucieties! Mēs ar Kimu jau strādājam pie semināra izveides arī jums, lai palīdzētu izcelties daudzo sieviešu vidū, kuru ir tik ļoti vairāk par vīriešiem mūsu valstī, ka tie ir kļuvuši diezgan izlepuši. Iekšējais skaistums ir daudz brīnišķīgāks nekā ārējais, un to mūsu vīrieši, kurus vienas nakts sakari tomēr interesē, nespēja saskatīt lielajā burzmā meiteņu, kas klubos demonstrē, ka meklē to pašu, ko viņi. Pašpārliecinātība ir ļoti svarīga personīgās izaugsmes sastāvdaļa. Tiem, kas teikuši, ka Mikam nav pieredzes mācīt citus vai Miks ir tāds un šitāds, es gribu teikt vienu. Esmu izaicinājis sevi un brašu uzņēmies dzīvē dažādus riskus, kas man ir padarījis par to vīrieti, kāds šobrīd esmu. Vīrieti, kuru jūs vairāk atminaties kā jaunu, traku un bezrūpīgu puiku. Es netiecos pēc jūsu mīlestības vai manas pieņemšanas. Es tikai vēlos, lai tie, kas man izvirs dažādas nepamatotas pārmetumus, padomā, kad jūs pēdējo reizi esat paskatījušies spogulī un pajautājuši sev, kad es esmu uzņēmies risku, cik ilgi es esmu pavadījis savu dzīvi, neuzņemoties risku, ļaudams citu viedoklim ietekmēt to, cik gatavs esmu cīnīties par saviem sapņiem. Kad es pēdējo reizi esmu pieļāvis kādu kļūdu mācoties, esot ceļā uz savu mērķu piepildījumu. Domājiet mazāk par to, kas esat, un vairāk par to, kas vēlaties kļūt. Ticiet man, jūs esat pelnījuši mīlestību, veiksmi un laimi.
Mēs visi esam tā vērti. Neļaujiet, lai tā novecojušā padomju mentalitāte, ko tad es tur vai tas jau nav reāli jūs ierobežot. Visi ceļi ir vaļā. Jums vienkārši vajag to pārliecību par sevi, lai pateikt, es esmu to pelnījis un es to realizēšu savā dzīvē. Viss ir iespējams. Ja neko jaunu iemācīties nevēlies, tad ar šī video noskatīšanos arī beigsim mūsu sadarbību, to īsti neuzsākuši. Man klientu Amerikā pietiek, un MixLV palaiž tikai tāpēc, ka pieprasījums no puišiem no dažādiem Latvijas nostūriem pēc šī satura ir tiešām liels, un es vēlos ar viņiem dalīties savā zināšanās un pieredzē. Tomēr, ja uzskat, ka tevī kā vīrietī ir vieta pašizaugsmei, kā arī vēlies uzzināt noslēpumus, kuras sievietes nevēlas mums atklāt, tad noteikti izbaudīs noderīgu saturu, ko atradīs MixLV mājaslapā. Es turpinu pasniegt arī privātas apmācības klātienē vai pa Skype video, tā kā, ja ir interesi pēc tām, vari man sūtīt e-pastu un es atbildēšu uz tevi interesējošiem jautājumiem. Ar visu gaišu un labu vēlējumiem, atā! Čau!